Februāra sākumā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā pulcējās Latvijas vispār izglītojošo mūzikas novirziena skolu radošie kameru ansambļi, lai konkursā apliecinātu savas kolektīvās muzicēšanas prasmes. Ļoti labi padodās kolektīvā muzicēšana, kad mēs liekam kopā dažādus instrumentus, dažādus sastāvus. Un tad jau mēs pagājušo gadu pirmo reizi nolēmām, ka mēs veidosim kameru ansambļu konkursu, tātad Latvijas mērogā, un to paturēsim kā tradīciju tieši mūsu skolā. Šogad jau mērogs mazliet paplašinājies, ir jau arī no Rīgas skolām, ir no Cēsīm, un, protams, arī Kurzemes skolas. Tās ir tās skolas, kurā apgūst šo te mūziku, jeb instrumentu spēli padziļināti un, kā saka, ar augstāk sasniedzamajiem rezultātiem. Kameru ansambļu konkursā pieteikti 20 radošie kolektīvi no Grobiņas, Tukuma, Ventspils, Rīgas, Cēsīm, Druvas un Talsiem. Vislielākais skaits 7 no Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas, kur jau 12. gadu skolēniem līdztekus vispārējiem mācību priekšmetiem iespējama padziļināta mūzikas programmas apguve. Pirmajā gadā mēs sākam, protams, ja tās bija klavieres, tad mums bija flautiņa, solo dziedāšana un ģitāra. Bet jau mēs esam paplašinājušies, ka mums vēl klāt nāk koklas spēles apguve, un mums ir sitam instrumenti, ar ko mēs arī ļoti lepojamies, kad skolniekiem ļoti patīk spēlēt. Arī violīti pie mums var apgūt. Un, protams, ir vēl tādas domas un mērķi, ko vēl gribētos, lai bērniem būtu iespēja apgūt. Piemēram, saksofonu spēli. Es lepojos ar tiem mūsu pedagogiem par to atbildību, kā viņi šeit brauc, kā viņi strādā. Jā, mums kopā programmā strādā 12 pedagogi. Es ļoti priecājos, ka mēs jau esam dabūjuši arī mērķu dotāciju, tātad valsts finansējumu šai programmai, kas nav maz, šie 2,27, kas ir koeficients uz katru bērnu. Tas ir tik tiešām pienesums, lai mēs varētu nodrošināt šīs individuālās stundas, kas ir mūzikas instrumenta spēlē. Otra lieta, jā, ar pašvaldības atbalstu tātad arī budžetā plānojam instrumentus, un šeit ir arī milzīgs vecāku ieguldījums, jo, piemēram, tās pašas flautiņas vecāki pērk saviem bērniem, jo ir lietas, kuras nevaram mēs nopirkt, pie kuras katru dienu nāk viens, nākamajā stundā otrs, trešais un ceturtais. Tie ir instrumenti, ko iegādājas vecāki. Lai konkurss notiktu, svarīgi ne tikai tā dalībnieki, bet arī žūrija, kuru šoreiz veido pieredzējuši mūzikas pedagogi un mūziķi. Viņi solās būt nepārāk bargi, jo galvenais ir muzicēšanas prieks. Dariet un rādiet savu priekšnesumu ar prieku, lai jums patīk tas, ko jūs esat iemācījušies un tas, ko jūs šeit parādīsiet. Un lai mūzika ir tā jūsu ikdienas veldze, kurā jūs gūstat prieku un arī tajā grūtajā brīdī, kas jums palīdz. Lai jums visiem izdodās, smaidam, esam droši, jo jūs esat paši labākie. Lai izdodas! Tas ir talants, kas mīt jūsos. Skolēni, tas ir talants, kas mīt jūsos skolotāji. Un cik brīnišķīgi, ka šī tandēmā audzēkņi, skolotāji, mēs šo bagātību spējam dot tautai, spējam dot savējiem, spējam iepriecināt tuvu un tālu visus tos, kuri mīl mūziku, kuri klausās mūziku. Un varbūt arī pat kādā brīdī mēs spējam veldzēt, dziedēt dvēseles. Kā pirmie savas kolektīvās muzicēšanas prasmes demonstrē 7 jaunākās vecuma grupas kameru ansambļi. Katram konkursantam ir jāizpilda 2 skaņdarbi. Daudziem tā ir pirmā šāda veida publiskā uzstāšanās.
brīnišķīgās meitenes koklētājas. Paldies, jūs šodien bijāt tiešām, jūs turējāties godam. Es nezinu, ko izlems žūrija, bet es ceru, ka būs labi, bet jūs turējāties godam un viss izdevās. Man liekas, ka pašām arī labas sajūtas, vai ne? Jā. Un es ceru, ka nākamajā gadā atkal mēs varēsim, man jau pirmīt radās doma, kokls atkal ar ko kopā, mēs varam atkal veidot jaunu ansambli. Tagad esmu ļoti laimīga, ka es to varēju izdarīt. Cik tu sen spēlē kokli? 3 gadus jau. Patīk? Jā. Tāpat kā jaunākajā vecuma grupā, arī vidējā grupā startēs 7 atšķirīgi kameru ansambļi. Tas ir ļoti labi, kad ir tāda konkursa, jo bērni gūst pieredzi, skatuvisko pieredzi, uzstāšanās māksla, un tas kaut kā tā mazlietiņ piepaceļ arī, kaut gan uztraukums ir ļoti liels. Ļoti interesanti un, domāju, ļoti labi jauna pieredze. Un ir labi, jo, ja tev jāsadarbojas ar citiem, tev tā ritma izjūt labāk ir. Jāskatās, ko var salikt, tad ir mums klavieres, pavadījums, jo ne visi bērni var nospēlēt pavadījumu. Ja? Tas tā kā jau Elīna teica, kad ir grūti ieklausīties tais citos. Nereti katrs grib būt solists. Pavisam atšķirīgu mūzikas žanru konkursā demonstrē Grobiņas puiši, vienojoties blūza ritmos. Arī vakarā trenējos, un es arī katru dienu baigi. Nē. Nevajag baigi grūti neko apgūt. Man bija baigi tikai apkārt jāspēlē. Bet precīzi reizē apkārt spēlē. Man liekas ļoti vienkārši tas blūzs, Bet tā kā bija jāsāk kopā spēlēt, tad tā sākumā bija pagrūtāk, Un tad, kad aizgāja, sapratu, ko no viņiem grib. Tā bija kārtībā, vai ne? Un tā sajūta to pulsāciju kopā. Un tā, kad to sajūta, tad bija labi, man liekas, vai ne? Jā. Šis ansamblis arī nav tipisks klavieres, kad pavada ģitāru. Tur arī savu specifiku. Ļoti jāklausās ģitāri, maigāks, klusāks instruments. Un pianistam stingri ritms jātur, un tas ir varbūt pat tas grūtākais. Bet Raido tika galā teicām. Neraugoties uz līdzinējo konkursu pieredzi, satraukums pirms uzstāšanās ir klātesošs, atzīst vecākās grupas konkursanti. Mēs braucām uz Rīgas festivālu. Šajā konkursā jau būs 2. reize, un vēl Nīcā bijām arī. Un kā tur veicās? Varēja labāk, protams, bet nebija traki, bija labi. Kā šodien sajūtas? Bišķiņ stresiņš maziņš, bet būs labi. Kā kuram citam viņš vairāk cenš, ja viņam neiet tā speciāli, ko viņš tagad mācās, viņš vairāk koncentrēsies to, viņš varbūt nedzirdēs savus ansambļu biedrus, bet, ja viņš viņam tas izpārdodās, viņš varēs gan dzirdēt savus partners un varēs arī labi spēlēt savēju instrumentu. Kā jūs puiši izdodas dzirdēt arī pārējo šai ansamblī? Jā, izdodas, jā. Kad jūs sākāt trenēties šim konkursam? Mācību gadu sākumā mums iedeva, ka būs jāspēlē, un tad jau mēs no septembra jau sākam apgūt. Tagad viss
universitetā būtu, ko mēs esam iemācījušies. Muzikāli atraktīvi nemanot aizrit radošo kameru ansambļu konkursu, kura noslēgumā pats gaidītākais ir žūrijas vērtējums. Prieks un gandarījums konkursantiem un viņu pedagogiem par saņemtajām pateicībām un atzinībām, bet vēl lielāks tas, protams, pirmo 3 vietu ieguvējiem katrā vecuma grupā. Laureāti tiek apbalvoti ar Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas īpašajiem kausiem. Tā kā es strādāju mūzikas skolā, mums tās prasības ir, teiksim tā, nedaudz augstākas, tāpēc bija ļoti grūti, varbūt tajā pirmajā momentā, saprast, kādā līmenī vērtēt. Bet katrā gadījumā to, ka katrs bērns ir ieguldījis no sevis lielu atdevi, un tieši tāpat pedagogi to varēja redzēt ar neapbruņotu aci. Varēja vēlēties lielāku tādu emocionālu atdevi no bērniem, mēs varbūt gaidījām, to prieku par muzicēšanu. Tiem, kam tas parādījās, tie arī saņem attiecīgi augstāku novērtējumu. Tas, kad 1 stunda nedēļā notiek, tas nenozīmē, ka bērns nevar iemācīties labi spēlēt. Viņi iegūst pašu savu darbu iekšā. Līdz ar to tas ir redzams arī rezultātos. Malači! Otrais radošo kameru ansambļu konkurss Grobiņā noslēdzas ar muzikālu sveicienu no Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas radošajiem mūzikas pedagogiem.